1000 jūdžu ekspedīcija dodas uz Dienvidaustrumāziju, kur Indoķīnas pussalas dienvidos atrodas senā Kambodžas karaļvalsts. Šobrīd Kambodžā, jeb khmeru valodā Kampučijā, dzīvo 14 miljoni cilvēku, no kuriem 90% ir budisti. Lai arī vairāk kā pusgadsimtu ilgušais pilsoņu karš ir beidzies, Kambodža joprojām ir mīnētākā valsts pasaulē. 3 līdz 6 miljoni aktīvo mīnu joprojām apdraud cilvēkus visā valsts teritorijā. Tomēr khmeru tauta ir piedzīvojusi arī ziedu laikus. Ap mūsu ēras 10. gadsimtu Khmeru impērija bija daudz lielāka un ietekmīgāka kā šobrīd. Garamiņš man liekas ļoti labs, ne? Es nezinu, kā. Man šī patīk. Man kā labi. Vajadzēja otrādā aizmudinās un priekšā, tad to es tev. Mēs to izdarījām tā iemesla pēc, lai kaut kādā veidā tiktu tuvāk tieši tai ticības lietai. Jo redzi, visi mulki noskuja matus tādā veidā parādot, ka viņi jau ir tuvāk Budam. Strādā ļoti ātri. Nē, būs labi pastrādāt. Tas patiesībā ir viens no pirmajiem iespējiem par zemi. Mēs gribējām pastaigāties pa pilsētu, izejām uz ielas un nav trotuāru. Tāpēc, ka visi brauc mopēdiem. Viņi paši labprāt to sauc par motocikliem, jo tas droši vien kaut kādā veidā uzlabo to statusu. Tātad visi cilvēki brauc ar motocikliem, un kur iet ar kājām, pa ielu nav. Jo arī mazi bērni brauc ar motocikliem, un ja galīgi nebrauc, tad kāds viņus aizved. Tad tas bija pirmais tiešām pārsteigums, ka tu gribi aiziet, nav īsti pa kurieni. Tev sanāk vai nu pa ielu, vai nu starp veikaliņu, tā kā tas varētu būt tirsniecības vietas. Tad tu pa vidu kaut kā klimsti un mēģini atrast savu vietu, kā kājām gājies, un tad tu ievēro, ka tur neviens neiet ar kājām. Un es pieļauju, ka tas ir karstuma radīts tā kā dzīvesveids. Ka foršāks tā mopēda vējiņš bišķi pūš, tu pārvietojies, nopērc, ko tev vajag, aizbrauc atpakaļ mājām, un tev ar kājām nemaz negribās nepabeig iet. Nevajag arī. Bet mopēds mums tur stāstīja, ka mopēds jau ir tāda, ka tev ir mopēds, tas jau ir, tu jau esi činā. Ekspedīcijas pirmā diena sākas Kambodžas ziemeļu pilsētā Seamrepā. Pilsētas Seamrepas nosaukums nozīmē Siāma ir uzvarēta. Tas radies laikos, kad Khmeru impērija bija viena no spēcīgākajām Dienvidaustrumāzijas valstīm. Nekas cits pilsētā gan neliecina par Khmeru dižciltīgo pagātni. Tomēr 10 km attālumā no Seamrepas atrodas kāda vieta, kas var rosināt iztēli ne tikai vēsturniekiem un arhitektiem. Tad ir tas lielais stāsts par to, kad mēs braucam uz to mazo templīti, ka tā te ir pilna meža vēl. Tā nav arī meža. Jā, jau tikai šitais centriņš ir pilna meža, viss ir sataisīts. 12. gadsimts šitais. Nē, šī galvenā vieta, kur tad turistam ir obligāti jāsnāk. 12. gadsimts Eiropā. Ko dara vācieši, braukt Areņģī ceļpielis. Šeit jau arī pilīs. Ankora ir Khmeru impērijas galvaspilsēta, kas celta no mūsu ēras 9. līdz 12. gadsimtam, bet tad pamesta un pazudusi džungļos. Ankora pārsteidz ar saviem izmēriem. Pilsēta ir aptuveni 25 km gara
un 8 km plata. 12. gadsimtā šeit ir dzīvojuši ap 1 miljonu cilvēku, un tā ir bijusi lielākā pilsēta uz zemes. Tomēr pārsteidzošākais ir tas, ka ne pirms, ne pēc Ankoras celtniecības nekas tam līdzīgs uz zemes vairs nav ticis uzbūvēts. Bet savādi tas viss ir, un tā savādā sajūta ir tas, kāpēc visi uz turien brauc. Ekspedīcijas komandas pirmais mērķis senajā pilsētā ir Bajonas budistu templis. Tā ir visjaunākā Ankoras celtne. To cēla karaļa Džaja Varmana 7. laikā, ap 13. gadsimtu. Templi rotā 216 gigantiskas budas galvas, kuras ar tikko pamanāmu smaidu raugās uz Ankoras drupām. It kā budiņš, ja, kas skatās uz visām debesu pusēm, tajā pašā laikā tas nav tikai tā, ka skatās uz visām 4 debesu pusēm, bet arī redz visu, ko tu dari. Un tad ir tā sajūta, ka tad, kad tu nonāc tam brīnumam tieši klāt, tu esi pa viņu mājās domājis, un es kaut ko kā tas tā varētu būt. Un tu nonāc klāt un domā, ka tagad es dabūšu atbildes. Bet patiesībā kā vienmēr rodās tikai arvien vairāk jautājumu. Un tad tu sāc prasīt sev, beigās, ja tu apmulsti un sāc vispār izvērtēt kaut kādus savus uzskatus, un tu nevis izbaudi to mirkli pie tā brīnuma, bet kaut kā sāc apmulst no tā visa, kas tas tāds ir. Tur mega milzīgi akmeņi, ko nav iespējams pakustināt, ir sagriezta tāda precizitāte un salikt kopā tā, kā šodien nevarētu izdarīt. Ar visām iespējām, kas mums ir, nav reāli. Ankoras tempļi ir būvēti no akmens blokiem, neizmantojot nekādas saistvielas. Akmeņi vienkārši ir salikti kopā viens virs otra un veido sarežģītas arhitektūras formas, kuras 900 gadu laikā gandrīz nav cietušas. Miljoniem akmens bloki tika transportēti no akmeņlaustuvēm 70 km attālumā, un to nodrošināja tikai ar bambusa nūjām bruņoti strādnieki. Bloki savu dažādo formu ieguva, kad tos izāģēja no klints, un šeit tikai tos salika kopā. Tātad katra objekta detaļa bija zināma jau projektēšanas stadijā. Jautājumi paliek arvien vairāk, un protams, izrunājām visi, cik ilgi celts un tā. Un tad es prasīju, bet kā jūs, vietējie khmeri, jūs tā kā tiešām ticat, ka jūs paši viņu celāt? Jā. Bet kā jūs to varējāt izdarīt? Nezinu. Sandstone. But this? Lava. This is lava, this is grey sandstone. Yes, but like a smilšakmens un lava. What means lava? Sorry, lava and it So, means it's volcanic? volcanic. Okay, Right, volcanic. Tad jau ir tomēr. Bet tad viņam tā, ka bet viņi zāģē viņus ārā no zemes. Jā, un tur vulkāns iež kaut kādi. And where they take those? Yeah. Almost 70 kilometers away from city here. Yeah. Right, and the dig 70. from Underground. the ground is Yeah. in the ground. How they cut in 12th century? How they cut them out? Special thing. No, okay. It's very hard, but we didn't know exactly for this. Because Right. this So strong. tas apjomiņš Especially- tā ir nereāls. Kāpēc tas tā kā logu ailes, bet nav logu ailes? Kas tas ir? Cik ilgi šobrīd tev ar visām tehnoloģijām ceļ privātu māju Jūrmalā? 2-3 gadus. Man te ir? Tad jā, tavējā. Man ātri kā uzcēl. 2-3 gadus. 2-3 gadi. 5 gadu laikā šitā mierīgi. Mierīgi. Cik bija kilometru gara tā sēta, šitam templītim? Pāris tur. Un 70 km katrs akmenis. Katra akmenī caurumiņš, lai viņu var šurp atnest. Sīkums. Te ir kaut kas piepalīdzējis. Es ir piepalīdzējis pēc visu šitie savienojumi apsties, kā katram akmenītim tur. Čuk. Un tad tu sāc prasīt, bet kā tu domā, kā jums te skaidro, cik cilvēki to darīja? Miljonus.
Es saku, bet tas ir Rīga kopā ar Daugavpili. Visi kopā tagad taisīs vienu objektu. Kurš viņus pabaros un kurš viņus, kāda būs tā loģistika, kā tas viss notiks, kā jūs to koordinēsiet un nezinu, kāpēc jums akmeņi ir nevis vienkārši gludi. Ja jau jūs mācījāt zāģēt akmeņus, kāpēc jūs neizāģējāt vienkārši pilnīgi vienādus un nesakrāvāt, kāpēc jums ir tik dīvainas tās formas viņiem, nezinām. Mēs vienkārši mācējām strādāt. Vispār jau ir jocīgi, tas ir tas pats gadsimts, kad Rīgā cēla pirmās mūra pilis. Pat gadsimta agrāk šķiet sanāk. Mūra pils, kas ir mūra pils, salasam apaļos akmeņus. Kaut kādu jāvu izdomājam, bet tur tajā pašā gadsimtā ir celtas būvis ar izzāģētiem no zemes akmens blokiem, pilnīgi perfektās formās, perfektās līnijās. Ļoti dīvaini, ka ne perfekti vienādās, ja jau bija tādas prasmes. Man gribās ticēt, ka tā nav nejaušība, ka tie akmeņi nav taisnās līnijās, ka viņi ir ar kaut kādām pārzobītēm un kaut kā tik perfekti, tik skaisti, tie visi pusapaļi, tādu salaidumiņi bez nevienas šuvītes. Tā, ka tu neredzi šuvīti. Man gribās ticēt, ka tā ir kaut kāda atslēga, lai tas mūris tā kā nestaigā vai ņemot vērā, ko spūri vai celts, ka varbūt, lai viņš tā kā kopā saslēgt visu. Tā nevar būt kļūda, tas nav tā, ka uzlikām vai nesanāca, nocēlām, piemērījām, uzlikām apakaļ. Neizskatās, ka tā to varētu dabūt gatavu. Katrā ziņā tad ne 30 ar kapēkām gados. Jā, divi tāvi nečaļi, nesviņas. Jā, pakustināt tikai mēs varam. Tikai pakustināt. Mēs viņu nevaram panest. Nē, panest nevaram. Viņi ir mazāki pa mums. Tur reāli kaut kas piepalīdzē. How many people can carry this? This could be 2 people in the past. Divi, vienkārši senāk viņi bija tādi. Strong in the past, not now, not like today. Jā. Skaidrs, vienkārši stiprāki. Katram akmenim ir tādi iedobumi. Vēl zinu, vai tur pāļi nāca iekšā, vai tur speciāls kaut kāds mehānisms, kas tajā laikā ir bijis. Cik viņš ir? Nē, viņš nekas tam. Ja tas ir viss tiešām, ja viņš ir tik dziļš, tad pastāst, ar ko tu tur var iebāzt, lai viņu panestu. Interesanti būtu salīdzināt, kādam fiziķim iedot klucītes, kuru dimensijas var apmēram nolasīt. Cik viņam ir masa? Un vai bambus koks var viņu noturēt, vai nevar tāds puļķīts iebāsts? Jā, un viņš izrādītos, ka viņš īstenībā nemaz nevar noturēt. Bet noturēt. Caurumi ir tik dziļi. Lielākoties viss caurumi ir tik dziļi. Protams, un viņi rāda, iebāz kociņu un nesu. Pilnīgi skaidrs, ka ar tik dziļi iebāz kociņu nekas nebūs līdzēts. Izslīdēs ārā, neko tu neaiznesīs. Šausmīgi izdevīgi, ka tu esi uztaisījis šo perfektu akmeni. Es šausmīgi izdevīgi šādu stūri viņam izciegāt. Pa 2 miļikiem. Kaut kā neticās, ka viņš būtu līdz pirmo, vai neiet kopā, izrīvējam, liekam nākšu ar pogā, un es varu šitādu uztaisīt. Izkalpu. Tu kā tik perfekti paciedzēji, kā bija bez šķirbiņām. Ir kādas šitādas šuvi kādā vācu pilī Latvijā, un ņemot vērā, ka vācieši tomēr savu precizitāti ir ļoti slaveni. Tā jau skaidrs, ka viņi baigi pedanti arī bija. Viņam vajadzēja, lai viss būtu, ko mēs esam pazaudējuši. Bet 5 gados to nevar. Viena tāda siena, jā, bet ne jau visi tempi. Ideāli, jā. And this is the way it was built? Yeah. No other ideas how it was built? Yeah. Un cik ilgi tu taisīji to vienu, tādu mazo tādu, 2 dienas? Un tad domā, labi, 2 dienas ir pareicina, ka tur kāds miljonus akmeņi pa visu to. Tur ir šķirbas? Un tas ir ar visiem līmeņrāžiem, ar visu, kas tagad ir pieejams. Wat that means Angkor means city, Wat means monastery. So Angkor Wat, that is the city of monastery, but this is the Buddhist name in 16th century.
Bet tā, kad uzcēl templi hinduismam ar visiem hindu dievu tiem torņiem, katram tur Višna tas un tāds tur tas un tas tur tas Krišnam tāds tornīts un budisti pārņem, viņi neko baigi nejauc nost. Viņi to panes to Šivu un to kaut ko panes drusku malā, lai pa vidu nevajag, pa vidu uzliek budiņu un vēl joprojām budisti arī ejot garām, pašam Šivas statujai arī kaut kā tur savu lūkšanu paskaiti, jo viņš neko sliktu nav izdarījis. Kaut kur pagātnē viņš tur ir kopā viss bijis. Stāsts jau viens un tas pats galvā. A lot of people said Buddha is one of the reincarnation from Vishnu God. Right. Viņš pats ar pielūdz Višņu. Višņu is the father, like the father. Višņu ir Buddha. Yeah, like the reincarnation. Angkorvāta ir zināmākā Ankoras celtne. Hinduistu templis jau 900 gadus ir lielākā sakrālā celtne uz zemes. Angkorvāta aizņem 200 hektāru lielu teritoriju un ir apjosta ar īpašu aizsargrāvi. Vēsturnieki un arheologi ir noskaidrojuši, ka Angkorvāta ir celta 12. gadsimtā un uzcelta 30 gadu laikā. Tomēr, apskatot būves apjomus, šādus secinājumus gribas apšaubīt. Nevar saprast, kādā veidā to visu var pirmkārt jau atstibīt. To 5 līdz 37 gadu laikā varētu atvest tos vajadzīgos būvmateriālus. Bet tad to visu sazāģēt, pie tam baigi precīzi sazāģēt. Man nav īsti skaidrs, kā to varēja dabūt gatavu. Nav īsti atskaites punkti. Tur uz vietas vispār nav atskaites punkti. Iedomājies, ka tev apkārt ir tikai mežs, tu izbrauc, ir tas lielais grāvis, kanāls, tu pārēji pāri un tur ir tāda liela piramīda, principā. Tu nevienā brīdī neredz atsevišķu torni. Tur nevienā brīdī nav ar ko salīdzināt. Rundāls pils būtu tāda normāla spēļmantiņa. Tam visam blakus. Tā jocīgākā būšana ir nevis milzīgumā, bet tā tieši tajā, ka tu nevari saprast, kā to var dabūt gatavu. Ankoras senās celtnes visvairāk pārdomu rada tieši Kārlim Kazākam, kā Tehniskās universitātes mācību spēkam. Iespējams, atbraucot mājās, Kārlim būs jārunā ar saviem studentiem un jāstāsta par senajām, progresīvajām celtniecības tehnoloģijām. Tās lielās ģeometriskās formas turās izcili. Un kas mani pārsteidz, ka es saskatīju mēbeļu detaļas. Tas likās abrīnām. Kā pirmkārt, tu nevari, atkal tas pats, tu jau nevari viņu uzlikt, pamēģināt un tad kaut kā vai paņemsim nost. Tas viss ir jau bijis galvā, izdarīts, uzcelts, samontēts, tāds Lego salikts. Tur bija lietas, tur patiesībā par visu, par to jumtu, kā viņš ir salikts. Kā var no akmeņiem salikt jumtu, tā, ka viņš ir perfekts. Tiem, kuriem patīk ciprunētiešu tēma, tiem atkal jau Ankora būs vieta, kur ir bišķi vairāk jāpaskatās. Jo tur jau tas izkārtojums, tas, ka viņš tur pret zvaigznēm noteiktā precizitātē, tur vesela zinātne, kā tur ir. Pēc šodien zinātnieki skatās un domā, nē, šito nav cēlis cilvēks. Vai arī cilvēks, kuram tajā laikā ir tādas zināšanas, kādas viņam pēc idejas nevarēja būt. Nav? Tāda precīzi pret to māju, neliec. Ir bijis, šī bija. Labi, ir. Šitā ir precīzi, es neredzu kopējo kontekstu, bet plus mīnus. Jo, Kazāks visu samērīja un atzina par labu esam. Šitā pakaļ pavān, šitā ir mājiņa. Šitā te apmēram. Hopā, dzēmelīts. Tas būves pašas precizitāte ir vienkārši neaptverama. Tas vertikālo sienu, vertikalitāte, uz aci, labi, es neesmu varbūt pats izcilākais, bet man pietiekam trenēt acis, lai es redzētu, ka tas stūris ir taisns. Vācieši arī bliez augšā cēsu pils. Sarežģīts vienalga. Sarežģīts, tam ir sarežģīts. Savā standartiņā ar apaļo un mūrīti, bet viņi tomēr bija tāda haltūra, saistviela un mitpenēja kopā. Un cik ilgi viņas cēla? 1 gadsimtiņu. Klausies ar piramīdu, cik ātrā laikā tā? To gan es nezinu. Senē. Katrai vietiņai. Tas ir pēc tam, man liekas, salikt kopā. Bet tas jau viena ir 5. Padomā, viss kopējais. Tu vari iedomāt, labi, to nedarīja viens cilvēks, tu darīja 100 000 pat iespējams, bet nav reāli. Visi jumti, visur ir ar kautiņu pēc tam staigās, tas jau vien būtu.
Un stāvot augšā Angkor Wat templī, kas ir tā kā trešais līmenis, iespējams, sanākt. Ir sajūta, ka apakšā ir smilti. Ka nevar nekas cits būt, kā tikai smilšu. Ka tas ir uz kalnu uzsēdināts. Kāp lejā, un tur ir telpas. Nesaproti. Tu nesaproti, kā. Kas tā bija pa grīdu, uz kā tu tur stāvēji. Tādi brīnumi tur ir gan, jā. Principā Lāčplēša stāsts. This is a god. This is demon. So god is ground shape. On top, demon is different as a flower. Jā. So demon is the bad one in the story. And demon wins, of course. No. God always win. Oh. The good one always win. Viņiem citādāk. Different. Vispār tas ir neizskaidrojami. Tās ir Kambodžas piramīdas. Es īstenībā esmu pārsteigts par to, ka tas nav oficiāls pasaules brīnums. Tur nav pilnīgi nekādas sajēgas, kā to tie paši cilvēki dabūja gatavi, jo skatoties to, kā šodien būvē tur. Nē, bez uzbrauciena, bet viņiem ar būvēšanu īsti labi neiet. Protams, ka vieglāk ir domāt, ka tas ir citplanētieši, kas izkausēja akmeņus un salika viņus. Bet man gribās ticēt, ka tie ir tie paši khmeri, bet ka mēs tiešām pavisam esam veiksmīgi aizmirsuši kaut ko. Vienkārši pazaudējuši. Kaut kādas spējas vai izpratnes par materiālu vai kaut ko. Vienkārši esam veiksmīgi pakāsuši pa visiem. Tur uz vietas esot, ir sajūta, ka viņiem vispār ir bail no vēstures. Vai arī budismu noteiktais, ka vienalga. Ka tas nav būtiski. Ka būtiski tagad. Es pieļauju, ka tur drusku tas strādā, ka viņi dzīvo tagad, ka nav. Es esmu tagad, es māku tagad, es daru tagad. Pēc redzētā Ankorā ceļotājiem ir jādodas vairāk kā 2 nedēļu ekspedīcijā pa Kambodžu un jāmēģina ar vietējo khmeru palīdzību atbildēt vismaz uz dažiem šīs senās pilsētas uzdotajiem jautājumiem. Kad Kambodža būs iepazīta, ceļotāji atgriezīsies Ankorā, un iespējams mēs visi kopā uzzināsim ko jaunu par dižās khmeru impērijas ziedu laikiem, par celtniekiem, kas spēja paveikt brīnumu, un iemesliem, kāpēc neviens to vairs neprot un neatceras. Ekspedīciju piedāvā gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, GPS centrs, alus Tērvete.